Vai ir kādi bieži sastopami, taču kļūdaini pacientu pieņēmumi par veselību? Es domāju, ka šādu pieņēmumu ir diezgan daudz, un ar tiem ārsti savā praksē sastopas regulāri. Ko es varētu minēt, piemēram, izejot ārā augstā laikā bez cepures vai bez mēteļa, tā iemesla dēļ cilvēks saslimst. Tā gluži nav. Saslimšanas augstēšanos ierosina vīrusi vai baktērijas, nevis augstu laikapstākļi. Vai, piemēram, vēl viens pieņēmums, mēs ģimenē visi esam tādi apaļi, jo mums ir lieli kauli. To arī īsti nevarētu piekrist. Jā, ir dažādi veidi ķermeņa uzbūves, ir smalkākas, ir vidējas, ir brangākas miesas būves. Tomēr liekot tauku masu veido ēšanas paradumi vai nepareiza ēšana, nevis iedzimtība. Un ēšanas paradumus mēs mācāmies ģimenē. Jā. Mēs vecāki rādām saviem bērniem, savukārt mēs bērni esam skatījušies no saviem vecākiem. Vēl par kādiem nepareiziem pieņēmumiem. Teiksim, ja krakšķi locītavas, tas nozīmē, ka nākotnē attīstīsies artrīts. Arī tāds no seniem laikiem nācis ļoti nepareizs pieņēmums. Vai, teiksim, man jau ļoti ilgstoši, man visu mūžu ir bijis augsts holesterīna līmenis, kāpēc man tagad pēkšņi 50 gadu vecumā būtu kaut kas jāsāk ar to darīt? Taču patiesībā sakot, ilgstoši augsts holesterīna līmenis, jo sevišķi tas ir kopš agras jaunības, kā reizi ārkārtīgi palielina sirds asinsvadu saslimšanas risku, un ar to būtu jāsāk strādāt jau agrīni.